Patlaban zobārstniecība var atrisināt gandrīz visas iedzimtas un iegūtas mutes dobuma slimības un defektus, funkcionāli un ļoti estētiski. Ja mēs nevaram kontrolēt gluži visas iedzimtās novirzes, tad mums tagad ir rokās pamatzināšanas, kā izvairīties no dzīves laikā iegūtiem zobu bojājumiem un zaudējumiem. Saglabāt savus zobus visas dzīves garumā ir mūsu mērķis. Tās savas jaunās grāmatas Ceļā uz smaidu kopsavilkumā raksta ārste, stomatoloģe, zinātņu doktore implantoloģijā un protezēšanā Alena Butkēviča. Pirms pāris dienām norisinājās grāmatas atvēršanas svētki. Kā radās ideja šai grāmatai? Ideja radās no pacientiem. Paldies pacientiem, jo pacienti pirmām kārtām pacienti ir ļoti prasīgi. Viņi tā atnāk bailīgi un kautrīgi un nevarīgi, bet tad pašās beigās viņi visi vēlās veselību un skaistumu, visi prasa smaidu. Jā, jo patiesībā ir bijuši tādi, kad, pieņemsim, atnāk vecāka kundzīne un saka, meitiņ, ieliec man zobiņus. Es nevaru iet pie mazbērniem. Kāpēc jūs nevarat iet pie mazbērniem? Tāpēc, ka man zupa tā kā ārā no mutes. Ja? Un tas viss iespaido, un tad vienkārši tas viss notiek tā, ka viens ir pazaudējis darbu, tāpēc, ka nevar smaidīt, otrs ir saknieptām lūpām, trešam ir vēl kaut kas. Ja? Un tas kopsumā prasa to ikdienas darbu, un tā pateicība pacientiem ir milzīga. Bet jautājumi un pati nezināšana par zobārstniecību, kā no tās izvairīties, vienmēr ir bijuši vien te paši. Tās slimības ir viens tās pašas. Tehnikas, kā viņas ārstēt, ir miljoni un mainījušies, tas vispār tā kā kosmos viss ir mainījies. Bet problēmas ir tās pašas. Kā es sāku strādāt, tā ir tagad. Ja? Ir tas pats kāries, tāpat parodontoze, tas pats zobu trūkums, ir viss kaut kas. Un tāpēc es dodu jautājumus. Pamatgrāmatas jautājums ir, kā izvairīties no zobārsta, kā saglabāt sevi veselu. Un, protams, ja vajag mazas korekcijas, pieņemsim, salīdzināt zobus taisnās rindās, mazliet izblodināt, tas ir štruns. Ja? Bet pamatā, lai savu zobi, lai viņi ir veseli, lai smagans ir rozā maigas, lai ir laba smarža no mutes, tas ir pats galvenais. Šo grāmatu varētu uzskatīt savā ziņā kā tādu ābeci pacientiem par zobārstniecību. Tieši tā. Daktore Butkēviča pašreiz vienīgā Latvijā var lepoties ar zinātņu doktoras grādu implantoloģijā un protezēšanā. Medicīnisko izglītību ieguvusi Latvijas Medicīnas akadēmijā un Bostonas universitātē. Saņēmusi apbalvojumus par ieguldījumu zobu implantoloģijas attīstībā Pasaules zobārstniecības zinātņu akadēmijā. Alēnu es pazīstu kopš tā laika, kad viņa atbrauca uz Ameriku, Bostonas universitātē taisīt savu doktora grādu. Un man uzreiz ieinteresēja viņas darbs, ne tikai viņas ļoti simpātiskā persona, bet viņas darbs, kā varētu teikt, ne tikai zobārstniecībā, bet zinātnē. Jo viņas lauks ļoti, kā varētu teikt, pārgūlās ar manējo, kas ir materiāla zinātnes. Un mute ir viens no grūtākām vidēm priekšmateriāliem, kas attiecās uz izturību, un kas attiecās uz koroziju, un kas izstāstās uz visu citu. Un tā kā īpaši smaga problēma ir bijuši implanti, kas ir zobu atvietošana ar mākslīgiem iestādītiem zobiem. Un Alēna tur ir kļuvusi, varētu teikt, par pasaules mēroga zvaigzni. Viņas disertācija bija ārkārtīgi laba, un viņa stāstīja par to visā pasaulē. Viņa savu praksi ir atvedusi uz Latviju, par ko man ir īpaši prieks, ka viņa būdām tik ļoti izglītot, nav palikusi kaut kur ārzemēs. Tādas iespējas, es zinu, viņai ir bijušas daudzas, un tā man vispār ārkārtīgi liels prieks. Я считаю, что это потрясающий сильный человек. Es uzskatu, ka Alena Butkēviča ir pārsteidzoši stiprs cilvēks ar nesmeļamu gribas spēku. Redziet, viņa jau ir vecmāmiņa, bet pēc viņas izskata to nemaz nevar pateikt. Jo viņa izskatās stipri jaunāk par saviem gadiem. It sevišķi tas ir apbrīnojami zinot par grūtībām, ko viņai nācies pārciest. Runājot par viņas darbu, es uzskatu, ka viņa ir viena no visaugstāk kvalificētām speciālistēm Eiropā. Tas nu ir noteikti. Un iekļaujas vadošajā 100 pasaulē zobārstniecības jomā.
Ja cilvēks ir pieprasīts aiz savas valsts robežām, tas vien runā par viņas specializācijas līmeni. Alena ir ļoti pieprasīts ārsts Krievijā. Cik man ir zināms, viņai ir daudz prestižu klientu arī Anglijā, Zviedrijā, Grieķijā, Ķīnā. Tas vien norāda, ka cilvēks ir pelnījis dziļu cieņu. Зараз, в том числе из Китая, наверное, человек заслуживает большого уважения. Dakteri Butkeviču grāmatas atklāšanas svētkos bija ieradušies sveikt nevien darba kolēģi, radi un draugi, bet arī bijušie pacienti. Pasākumā piedalījās ne tikai draugi, kolēģi un ģimenes locekļi, bet arī Alenas Butkevičs pacienti. Lūk, viens no viņiem, viens no pirmajiem. Jā, tā sanāca, viss sanāca, es atceros kaut kāda 93. 4. gada janvārī, kad bija Ilzes, tad man ar Alēnu sapazīstināja. Un te pašā vakarā, kaut kā jau Alēna jau tāda prasmīgi runātāji, viņi uzreiz tā ķērās, vērsim pie ragiem un tā kā atnāca uz apskatīsimies vismaz, ja man jau šausmīgi bēl bija no zobārsta, teikšu godīgi. Tad mēs aizgājām un tad tā pamazām un atklāt sakot, viņi šausmīgi iedrošināja. Un tā iedrošinājuma bija tāda, ka beidzās viss ar to, ka man viss savieta kārtībā un tagad ar skaistu Holivudas smaidu jau 10 gadus jau staigāju pa dzīvi. Dakterei Butkevičai dzīve likusi pārvarēt ļoti nopietnus pārbaudījumus. Tas licis daudz ko pārdomāt, kā arī pievērsties labdarībai. Pēc traumas es sapratu, ka labdarība ir dzīve. Bez labdarības nekas nenotiek, jo es nekad nebūtu izveseļojusies, ja man nebūtu blakus tieši tā cilvēku labdarība, kas man draugu labdarība un cilvēki, kas vispār man nepazina. Un es gribu pateikt tā, ka sazinājos sociālās aprūpes centru un prasīja, kas ir visvairāk vajadzīgs. Un tas, ko viņi atbildēja, saskanēja ar manu iekšējo būtību, jo, protams, mēs zinām no masu mēdiem, ka kaķiem ziedo visi, suņiem arī mazliet ziedo, slimākiem ziedo, bērniem ziedo, bet veciem cilvēkiem neziedo. Un tā kā man bija tas brīdis, kad es praktiski nevarēju aiziet, es nevarēju pakustēties bez palīdzības. Ja? Tad es sapratu, kā tas varētu būt vecumdienās un kā tas ir. Un tāpēc mēs ziedojam visu, kas ir. Mēs ziedojam vecoļaušu pansionātam Latgali, par ko esam ļoti, ļoti priecīgi. Mēs bijām uz turieni, mēs redzējām cilvēkus, mēs redzējām viņu dzīvi un darīsim visu, lai mēs pēc iespējas vairāk varētu viņiem palīdzēt. Sociālās aprūpes centrs Latgale ir viens no lielākiem aprūpes centriem Latvijā. Viņš sastāv no 6 filiāliem un aptver veselus 3 reģionus. Tātad pašu Latgale, Vidzeme un Zemgale. Kopumā ir 1046 klienti un strādā apkalpo visus klientus 650 darbinieku. Tā kā kolektīvs ir ļoti liels, ļoti daudz speciālistu, sniedzam sociālo aprūpi, medicīnisko aprūpi un sociālo rehabilitācijas pakalpojumus klientiem. Kā notika šis labdarības pasākums sākums? Viss notika ļoti interesanti un haotiski. Sestdien diena bija atbraukusi Elīna ar savu komandu pie mums ciemos, un viņa gribēja paskatīties, kā dzīvo cilvēki, veci cilvēki, invalīdi. Mēs ar direktori viņu sagaidījām un parādījām mūsu klientus. Un tad viņa saka, es saprotu, ka viņa ļoti patika pie mums, un viņa teica, ka viņa grib nodarboties ar labdarību. Mēs uztaisījām akciju Facebookā, kur par katru iesūtīto smaidu no manis tiek ziedots 1 eiro pansionātam. Tālāk pansionāta vēlmes bija aizpildīt laiku veciem cilvēkiem, un viņiem patīk lasīt un patīk rokdarbi. Un tā kā mēs darām visu par savākto naudiņu, tātad savāktā nauda būs par katru smaidu, par katru man grāmatu, ko es pārdošu līdz Ziemassvētkiem, visa nauda ies labdarības akcijā. Tāpat labdarības akcijā mēs esam sarunājuši vairākus žurnālus, arī kas jauns un citus mēdījus, kas mums uzdāvinājuši ir gada periodiku, kas ies pansionātam Latgali. Un, pieņemsim, man sakrājusies laukos ir kā tonna vilnis, ko mēs varētu pārvērst vilnā un dzijā un nodot pansionātam Latgali. Grāmata Ceļš uz smaidu ir sākusi savu ceļu pie lasītājiem. Pagaidām tā nopērkama dakteres Butkevičas privātpraksē un internetā dakteres mājaslapā. Nākamgad tā būs iegādājama arī grāmatnīcās. Cerams, ka izlasot grāmatu ikvienam vērsies sava atklāsme par smaidu.
Smaids ir ļoti sarežģīta lieta, jo, ja tu smaidi ar sirdi, tā ir viena lieta, tas ir viens smaids, smaida ar acīm ir cits, un smaida ar zobiem atkal pavisam kaut kas cits. Dzīvē ļoti svarīgi iemācīties smaidīt ar sirdi. Un ne tikai smaidīt, bet arī uz pasauli skatīties ar sirdi. Jo tie cilvēki, kas ar sirdi redz labāk nekā ar acīm, viņi redz dziļāk, viņi labāk saprot dzīvi un viss, kas ar to saistās, ar to brīnumu, ko teica Alēna, brīnums, kas ir dzīve. Es novēlētu Alēnai smaidīt vairāk ar sirdi nekā ar zobiem un acīm. Pateicoties Latvijas televīzijas 7. kanāla gada darbības koncepcijas maiņai, mūsu raidījums no šī kanāla diemžēl tiek izslēgts. Sekojiet informācijai par mūsu tālāko darbību sociālajos tīklos. Priecīgus Ziemassvētkus un jauno gadu! Veselību jums visiem vēlot raidījums Vide, veselība un mēs!